Anniņas vecāki, Mudīte un Jezups domā, par ko balsot, lai mīļās Anniņas dzīve būtu labāka. Ja balsosim par vienotību, teicamnieku stilā tiks pildītas starptautisko aizdevēju prasības, lēmumus pieņems nevis Latvijā, bet Briselē. Turpināsies centīga cīņa pret korupciju, kā arī budžeta konsolidācija, jeb atklāt runājot izdevumu īsināšana, samazinot pensijas, algas, pabalstus. Viss paliks pa vecam. Ja balsosim par zaļo zemnieku savienību, aizstāvēs dabu, zeme zemniekiem, jūra zvejniekiem. Viņu spēcīgā kārts ir premjera kandidāts Lembergs, bet vai viņš pametīs labi iekopto Ventspili? Saskaņas centrs būs nākamās Saeimas lielais nezināmais. Draudzīgas attiecības ar austrumu kaimiņiem, latviešiem vienu, krieviem citu, sola, ka viss būs labi. Ušakovs Rīgā, Urbanovičs ministru kabinetā. Balsojot par visu Latvijai, Tēvzemei brīvībai LNNK, Latvija tikai latviešiem. Tiks kopta folklora un latviskā vide. Katrs pagasts iegūs valodas inspektoru. Zīles ekonomiskā programma, jaunais dzintars Saeimā, bet tēvzemieši padomēs. Balsojot par PCTVL, būs 2 valsts valodas, 1 pilsonība. Daudz sūdzību starptautiskajās tiesās. Par pirmo premjerministri sieviete kļūs Ždanoka. Ja balsosim par labu Latviju, Ainārs Šlesers Briselē nebūs pazemīgs, bet durvis atspers ar kāju un cīnīsies ar starptautiskajiem aizdevējiem par izdevīgiem nosacījumiem. Tād budžets nebūs jāīsina. Valsts pelnīs, nevis taupīs. Būs atbalsts bērniem un ģimenēm. Anniņas tētis un mamma domā, par ko atdot savu balsi, lai valsts aizņemtais parāds netiktu apēsts, bet kā sēkla iestādīta dotu ražu un Anniņai dzīve kļūtu labāka. Cienījamie skatītāji, neaizmirstiet nobalsot jau sestdien, 2. oktobrī vēlēšanu iecirkņos no 7 rītā līdz 8 vakarā. Tā ir mūsu katra atbildība, kurš vadīs Latviju.